Esiet sveicināti! Mani sauc Liena Zariņa, un šis ir raidījums rubrika par suni bez filtriem, kur mēs godīgi, atklāti un pa īstam runājam par dzīvi ar suni un par visu to, kas aiz tā stāv. Šodien pie manis viesos Ingūna Tihomīrova, kinoloģe un kanisterapijas pamatlicēja Latvijā, un es ārkārtīgi ilgi gribēju uzlūgt tevi, Ingūna, uz šo sarunu, un paldies, ka tu atnāci un atsaucies, jo ne tikai es, bet arī arvien vairāk suņu saimnieku vidū es dzirdu tik daudz jautājumus par kanisterapiju, kas tas ir, vai mans suns der, nedara, ja es gribētu, ko, kā, tad šodien mēs centīsimies noskaidrot visu, kā tas ir pa īstam. Sveiki! Sveiki! Paldies, ka tu atnāci pie manis. Ja es tevi lūgtu raksturot šodien, kas ir Ingūna Tihomīrova? Ko tu teiktu? Tas ir ļoti tāds neviennozīmīgs jautājums, tāpēc, kad ir viegli raksturot kādu citu, bet tad, kad jāvēršās par sevi, noteikti es esmu darbaholiķis, noteikti, kad es esmu enerģisks darbaholiķis. Un tad, kad es saskaros ar suņu saimniekiem, tad, kad viņi redz rezultātu, viņi mani sauc par suņu šamani. Jā. Brīnišķīgi, viņiem noteikti ir pamats to. Jo, kā es vienmēr saku, par mums jau runā mūsu vārdi, nevis, es atvainojos darbi, par cilvēku runā tomēr darbi un tas rezultāts. Laikam jā. Jā. Tieši tā. Saki lūdzu, kā tu nonāci līdz kanisterapijai? Tu esi kanisterapijas pamatlicēja Latvijā. Kad tas sākās, kā tas sākās? Un es būtu ļoti pateicīga, ja tu ieskicētu šo te vēsturi, kā tu līdz tam nokļuvi, kas ir tas impulss, vai tā bija tāda sagadīšanās, vai tas bija mērķtiecīgi, ka tu uz to gāji. Kā tas viss sākās? Kā tu to aizsāki līdz šim brīdim, ka tas ir tik brīnišķīgi jau attīsties un izaudzis Latvijā? Noteikti jāsāk ar bērnību. Es biju diezgan grūts bērns saviem vecākiem, jo es vienmēr kaut ko atnesu mājās. Un bieži bija tie kucēni. Un maniem vecākiem bija cits viedoklis par šo jautājumu, un viņi vienmēr ātri vien tos kucēnus dabūja projām. Un atkal uzradās nākošais. Un varbūt tas arī bija pēc tam tāds stimuls izvēlēties vetārsta profesiju. Un ļoti agri jau es interesējos par suņiem un kinoloģiju, un man no laika gala ir patikusi šķirne ņūfaundlendieši. Jo esot ekskursijā Pēterburgā, es uz perona ieraudzīju 2 lielus melnus suņus. Tā kā es esmu diezgan maza auguma, tad tajā brīdī viņi bija manā augumā, un parasti par mani smējās, ka es esmu sēdoša suņa augumā. Un es sāku par viņiem interesēties, un es sapratu, ka tie ir suņi, kas ir glābēji. Un tas bija tāds mans mūža sapnis kādreiz šādu suni iegādāties un būt saimniekam šādam sunim. Un vajag tikai sapņot. Un sapņi piepildās. Sapņi piepildās, jā. Un diezgan vēlā vecumā, bet es kļuvu par savu pirmā ņūfaundlendiešu saimnieci tālajos 98. Un es sapratu, ka tā šķirne ir tik labdabīga un tik cilvēku mīloša, kad viņu nevar atstāt tikai mājā uz dīvāna vai pastaigām sev. Un es sāku meklēt pielietojumu. Un tā kā viņi glābēja uz ūdens, es sāku meklēt, kur var apmācīt viņus glābšanu uz ūdens. Tā kā es esmu neatlaidīgs cilvēks un, kā minēja, darbaholiķis, tad sazinoties ar Krievijas kinoloģijas organizāciju tajā laikā, kur mācīja šo glābšanu uz ūdens, man atteica. Un es neatlaidīgi meklēju tālāk un Polijā atradu, kad ir cilvēki, kas to dara. Un aizbraucot ar saviem ņūfaundlendiešiem uz Polijas vasaras nometni. Tad tev bija jau vairāki ņūfaundlendieši? Jā, tad jau man bija jau audzētava, un
Tas jau nebija vienīgais. Un es aizbraucu ar saviem ņūfaunlendiešiem uz nometni un iepazinos ar brīnišķīgiem ņūfu saimniekiem, kas bija kanisterapeiti. Un viņi, vērojot manus suņus, teica, hei, bet viņi taču var strādāt kanisterapijā. Es teicu, kas tas tāds ir par brīnumu? Viņi saka, šovakar notestēsim. Un viņi veica nelielu testu, pastāstīja, kas tas tāds ir. Un es teicu, bet varbūt Latvijā ar to vajag. Jā. Es biju dzirdējusi un lasījusi tajā laikā Latvijas Kinoloģiskā federācija bija izdevusi žurnālu, kurā vienā no žurnāliem bija raksts, kad ir viena kundze ar savu buvjē, kas palīdz cilvēkiem rehabilitācijā. Un es saņēmu drosmi, aizbraucu uz Latvijas Kinoloģisko federāciju un vadībai izstāstīju, ko es esmu piedzīvojusi. Un es teicu, varbūt, ka mēs varam viņus pasaukt. Un varbūt, ka viņi var atbraukt un pastāstīt sabiedrībai Latvijā, kas ir kanisterapija. Un pateicoties Latvijas Kinoloģiskajai federācijai, mēs norganizējām pirmo semināru atvērto izstādes laikā. Kurā gadā? Tas bija 2010. Ne, pat agrāk. 2010. mēs noslēdzām līgumu. Jā. Tad tas bija bišķi ātrāk. Jā, bišķi ātrāk. 2008. Tik, cik manai meitiņai. Jā, tātad pēc 2 gadiem būs 20 gadi, kad izskanēja šis vārds Latvijā. Un mēs norganizējām pirmo semināru, mēs uzaicinājām dažādu profesiju pārstāvjus. Un bija paraugu demonstrējumi. Un cilvēki bija sajūsmā par to, ko viņi redzēja, par to, ko stāstīja polijas kolēģi. Un Latvijas Kinoloģiskā federācija noorganizēja jau tajā 2011. gadā grupu ar cilvēkiem, kas aizbrauca uz Poliju mācīties. Un ar to tad sākās tā. Fantastiski. Faktiski tas, ko es dzirdu, liktenīga satikšanās Polijā un tava drosme. Uzdrīkstēšanās, drosme, darīt, rīkoties, ne tikai sapņot, jo pirms tam mēs runājam par sapņiem, un ka bet bez darbības jau nebūs sapņu piepildījumi. Tieši tā. Un tā, tas ievilka arvien vairāk, un tad tu saproti, ka tas cilvēkiem patīk, un vajag kādu, kas iet ar karogu pa priekšu. Nu, tagad mēs esam tur, kur mēs esam. Lieliski, fantastiski. Vai tas seminārs, kad viņi atbrauc uz pirmo semināru, viņi arī ar ņūfaunlendiešiem atbrauca? Ja citas šķirni tur bija līdzi? Tur bija grupa vadošo speciālistu no Polijas kanisterapijas biedrības. Un es vairs gluži neatceros, kādas suņu šķirnes tur bija. Bet tas demonstrējums bija tik iespaidīgs, un tas stāsts, ko var suns izdarīt, tas sajūsmināja ļoti daudz profesiju pārstāvju, kas tur bija. Jo tur ap 100 cilvēkiem bija sanākuši uz to semināru. Tā kā, Zini, pirms tās liktenīgās satikšanās patiesībā jau tavi suņi tevi līdz tam aizveda, jo bez taviem suņiem tu nebūtu nokļuvis Polijā. Tieši tā, jā. Un vēlme likt viņiem kaut ko labu darīt. Jā. Zinot, ka tas ir viņa aicinājums kā šķirnei. Jā, tava vērība. Jā. Ļoti interesanti un jaudīgi, un paldies, ka toreiz tu aizbrauc uz Poliju. Jā, paldies arī maniem tā laika līdzbiedriem, jo mēs bijām priekš tā laika diezgan trakas sievas. Mēs bijām 3, tajā laikā 20 gadus atpakaļ jauni cilvēki, kuriem bija katram savs suns. Jā. Viens no tiem bija bērnietis, mani 2 ņufi. Tik tālu prom tajā laikā braukt uz Poliju, pāri visai Polijai, nezinot īsti poļu valodu, bet mēs ar to tikām galā. Jā, suņi, mūsu dzinējspēks ļoti bieži. Jā, un ar to arī sākās otrā era glābšana uz ūdens. Jā, un kā tā, un pastāsti par to, kā tā? Šis jau bija tāds tā kā otrais solis, jo pirmais solis bija, kad manā audzētavā bija izbraukuma pārojums, un es satiku ļoti foršu audzētāju ņūfaunlendiešu, kurš bija reāls glābējs uz ūdens. Un mana dzīve ir tāda viena nejaušību virkne, jo viņš saka,
Mums ir kopīgi kucēni. Es gribu viņus parādīt Polijā, specializētā izstādē. Es jau esmu pieteicis šos kucēnus, brauc un parādi, kas mums ir sanācis. Es saku, labi, es norganizēju autobusu, norganizēju kucēnu saimnieks, mēs braucām. Jā. Bet viņš man nebija pateicis, ka viņš ir pieteicis man otrā dienā uz sacensībām glābšanā uz ūdens. Un es to vienmēr stāstu kā tādu kuriozu tiem jaunajiem, kas grib mēģināt glābšanu uz ūdens. Un tad viņi saka, bet man nav aprīkojuma, es nemāku peldēt, es nezinu, ko tur darīt. Suns varbūt man neklausīs. Jā. Bet tad, kad es aizbraucu, un bija tā, ka mēs apmaldījāmies, un mums vajadzēja ierasties iepriekšējā dienā, un mēs ieradāmies izstādes dienā jau negulējuši, izpūruši. Noguruši, un tajā dienā mani kucēni, katrs savā klasē bija pirmie, kaut gan bija speciālisti gan no Vācijas, gan no Amerikas. Jau mēs pārsteidzām poļu audzētājus ar to, kad uzradās tādi nekādi ne no kurienes. Jaudinieki! Jā. Un tad šis kungs, viņš saka, Ingūna, bet tu zini, tev rītdien 9 no rīta jābūt uz starta. Un es saku, uz kāda starta? Nu, paņem suni, uzvelc peltkostīmu un nāc. Un tas bija septembris, 3. septembris. Tu vismaz peldēt prati tad? Nē. Un arī šogad ir 20 vai 25 gadi glābšanai uz ūdens. Arī liela svētki. Un es aizēju ar savu kucēnu, kurš tikko sācis ir mācīties paklausību, kurš nekad nav redzējis ūdeni. Ir 3. septembris, ārā līst lietus, ir plus pāris grādi. Es skedās un peltkostīmā ierodos uz sacensībām. Man pretī stāv poļa pani un panes, hidrotērpos, īstos, reālos peldētājus zābakos, glābšanas vestēs. Suņiem ir glābšanas veste. Sākumā bija paklausības daļa. Jā. Kaut kā mēs tikām galā, abas ar savu pūci. Man bija Ņūfaundlendietis vārdā Pūcīte. Jā. Tas ir pamatlicējs glābšanai uz ūdens pūce. Jā, es jau tā klausos. Jā. Un tad pienāk tā ūdens daļa. Un pirmais uzdevums palīgs iemet ūdenī aportiņu un saka, ka tam sunītim jāaizpeld un jāatnes tas aports. Mans suns stāv krastā un skatās uz mani un saka, kas šitais tāds bija. Un vienmēr tiek dot otrā iespēja pirms diskvalificēt dalībnieku. Un jau tas, ka viņiem mans izskats izbrīnīja visus tos poļu panus, un tad, kad vēl viņi saprot, ka es no tā neko nesaprotu, tad viens asistents runājot ar suni, nevar mani, viņš saprot, ka es ar pūci runājot. Viņš saka, pūci skaties, es peldu ūdenī, viņš aizpeld, viņš paņem priekšmetu, viņš ieliek zobos, izņem ar šitā tev jādara, ieliek zobos, un ar priekšmetu mutē aizpeld līdz pūcei, saka, tagad tev jāizdara šādi. Nu, es domāju, labi, lai tā būtu, paskatīsimies, bet es neticēju brīdī tai sunim, un viņu aizmet priekšmetu vēl vienreiz. Un pūci aizpeld un atnes. Un tas mums tiek ieskaitīts. Otrais uzdevums bija, kad viņai jāizpeld pakaļ slikstošam cilvēkam, un bija tas pats asistents, kas ar viņu ir runājies, un viņi labprāt izdara šo otro vingrinājumu. Un trešais vingrinājums ir, kad abām divām mums jāpeld ļoti tālu ūdenī un jāatgriežas atpakaļ. Es peldēt nemāku, tikai sunītī, tā kā to dara vardes vai cilvēki, kas dziļāk par ceļiem nav gājuši ūdenī. Un mēs sākam peldēt, jo es saprotu, ka es nevaru savu poļu panu, kas man ir uzaicinājusi pievilt. Un man tas ir jādara, kaut vai noslīkšu. Uz dzīvību un nāvi. Vienmēr sakot, trešais uzdevums iet uz dzīvību un nāvi. Un es Anžējam saku, Anžēj, cik vēl tālu? Uz priekšu. Es saku, cik tālu? Nebaidies. Es saku, es nemāku peldēt. Nekas, te ir tikai 8 metri. Glābēs suņi. Un mans suns mani saprata, viņš peldēja man blakus, viņam bija pamodušies šie instinkti, kas ir Ņūfaundlendietim, un viņš mani izvilka krastā. Tā sākās tas laiks glābšanā uz ūdens.
Tad es sapratu, ka man to gribējās visu laiku, es daudz gadus to meklēju. Viņš pats atnāca, bet šādā ekstrēmā veidā pie manis. Jā, iespējas, tu esi iespēja cilvēks, tu tās iespējas redzi, tu no viņām nenobīsties, tev tās iespējas atnes, gribi ņem, nobijies, vainīgi. Jā, un tā visā, un tā arī ar kanistrāpijā. Jā. Cik veca tai laikā bija pūce? 6 mēneši, viņa bija kucēns. Okay. Viņa bija kucēns, viņa tikko sāka savu lielo dzīvi. Es teikšu tā fenomenāli. Bet priekš suņa, kucēna, jā. Pūce, tas ir bišķiņ cits jautājums, bet vai pūce, noteikti katrs suns tev ir dzīves laikā bijis ļoti īpaši, vēlāk parunāsim, bet tā pūce ir, nav tev tā kā dvēseles suns palicis tavā sirdī, savā ziņā? Viņai noteikti ir ārkārtīgi liels tāds ķepu nospiedums, vai ne? Jā, bet, zini, man katrs suns savu ķepu atstāja. Es nevaru pateikt, ka kāds ir labāks vai sliktāks, jo mans pirmais šķirnes suns man aizved uz kinoloģiju, un tas bija Rottweilers. Nu, lūk, jā. Mani dvorterjēri iepriekšējie, kurus es nesu mājās, viņi man iemācīja būt uzstājīgam, uzņēmīgam un neatlaisties, jo es gribēju suni. Katrs no viņiem kaut ko mani mācīs. Jā. Fantastiski stāsti, jā. Un kanisterapijas tas aizsākums, tad tas 8. gads, vai ne, Lata? Jā. Tu man viegli būs atcerēties, kā jau es teicu, man meitas dzimšanas gads. Jā. Vai tu atceries to brīdi, kad tu pirmo reizi saprati, ka suns cilvēkam var palīdzēt daudz vairāk nekā būtu tikai ģimenes draugs, ģimenes mīlulis, bet tiešām reāli dot to savu palīdzīgo ieguldījumu? Jā, protams, šeit es saprotu, šeit nepārprotami pūce, jā, un tavs 3. uzdevums. Bet jau tā ja mēs runājam par tādu, ka tev tāds pilnīgi skaidrs un nepārprotams tāds aha moments varbūt savā ziņā. Daudz ātrāk, jo patiesībā man vienmēr ir paticis dalīties ar zināšanām, ko esmu iegūsi pati. Un vēl pirms kanisterapijas, tie varētu būt tā kā mani kanisterapijas pirmsākumi, ko pēc tam es uzzināju, ka tā ir kanisterapijas satikšanās ar suni. Strādājot Burtniekos par vetārstu, Smiltenes tehnikums iedeva man ļoti labas zināšanas un saskarsme ar cilvēkiem, jo tur bija dažādi ārpus mācību priekšmetiem pulciņi. Un es ilgstoši aktīvi darbojos teātra pulciņā. Arī uzstājos uz skatuves, un man tas patika. Un tad, kad es aizgāju strādāt uz Burtniekiem, tad, kad man parādījās savs pirmais šķirnes suns, es redzēju, kā bērniem patīk ar mani komunicēt un ar suni. Un tad es pamazām sāku veidot tādas mazas lekcijas, kā uzvesties ar suni. Un es jau tad staigāju par skolām ar saviem suņiem. Man pat ir bildīte saglabājusies, kur skolnieks sēž klasē. Man uz rokas ir mans pirmais Ņūfaundlendietis Dajana. Un cik viņa vērīgi klausās un mutīts ar plētuši, to pat fotogrāfijā var redzēt un skatās, kā es stāstu, kā rīkoties ar suni, un kad viņš arī ir dzīva būtne, un kad viņam ir emocijas, jūtas, un kad viņš arī ir jārespektē, kas patiesībā tagad ir ļoti aktuāli, un tā ir suņa labbūtība, kas šobrīd pēc tik daudziem gadiem ir aktualizēta un ir pieņemama, bet pirms tiem 20 lielākai daļai jau bija uzskats, ka viņiem jābūt pie ķēdes un jāsargā tikai. Protams. Tad es to viedokli gribēju mainīt. Un tad, kad Dajana izauga, man vajadzēja pārcelties uz citu dzīves vietu, tad ārā esot, bieži bērni prasīja pastaigāties ar viņu, tad viņi sēdēja, viņi ķemmēja, glaudīja, runājās ar viņu. Un tad es sapratu tajā brīdī, ka tas ir ļoti terapeitiski. Jā. Nu tā. Taisnība, jaudīgi, jā. Mēs noteikti runāsim arī par bērniem un suņiem vēl bišķiņ tālāk uz priekšu. Tad faktiski uz jautājumu, vai tavā dzīvē bija kāds suns, kurš aizsāka kanisterapijas ceļu, tad Dajana?
Jā, tas mans pirmais ņūfaundlendietis. Caur to es meklēju iespēju parādīt, ka suns nav tikai tās pamatfunkcijas, ko tā laika sabiedrība uzlika sunim, kad ar viņa to labo raksturu, to empātiju pret cilvēkiem var dalīties. Jā, tas varētu būt Dajana. Ingūna, vārdu kanisterapija mēs dzirdam arvien biežāk. Gan jau arī pamatoti, varbūt kaut kur nepamatoti. Arī es pēdējo 2-3 gadu laikā ļoti bieži no suņu saimniekam dzirdu šo terminu. Bet man šķiet, ka lielākā daļa cilvēku īsti nezina, ko tas nozīmē. Kā tu no savas puses cilvēkam, suņu saimniekam izskaidrotu, kas īsti ir kanisterapija? Kanisterapija tā ir metode, kurā kā motivātoru izmanto suni. Un patiesībā šis galvenais tēls šajā darbībā ir suns, bet kuru vada ļoti labi sagatavots un profesionāls cilvēks. Jo atbildību jāuzņemās cilvēkam, bet caur šo suņa prizmu, caur viņa beznosacījuma mīlestību mēs ātrāk varam panākt šo rezultātu. Vienalga, kādā jomā mēs strādājam. Vai mēs esam pedagogs, vai sociālā dienesta darbinieks, vai ārsts, jebkuras profesijas pārstāvis, kuram blakus ir suns, viņam ar klientu veidosies daudz labāka šī komunikācija, atvērtība. Un tas nav vienkārši kāda es aizēju, ielaižu telpā suni, un notiek brīnums. Jā. Nē, tev ir jāzina, kā vadīt procesu, lai tas brīnums notiktu. Jo tev jāmāk vērot klienta reakcija, tev jāmāk vērot suņa reakciju, jo te ir svarīga drošība un labbūtība pret visiem iesaistītajiem. Tātad faktiski šis duets, šis kombo, šī kombinācija cilvēks ar suni, kuru viņš vada. Jā, tas ir neatraujami. Pavadonis ar suni, tas ir neatraujami. Un katrs tas posms ir ļoti svarīgs. Viņi nav atdalāmi, jo daudzreiz suņu saimnieks saka, man ir tik mīļš, jauks suns, kurš varētu to darīt. Es saku, bet tu? Es nē. Ļoti labs jautājums. Tagad iesim soli pa solītim. Lūk, tātad, lai izpildītos izcils šis darbs, rezultāts, process, mums ir arī jābūt tā, ka noteikti kaut kādām lietām neiztrūkstoši gan sunī, gan cilvēkā, gan viņu abu sadarbībā. Vai tu palīdzi un sagatavo viņus abus? Un trešais, ka viņu abu tad atsevišķu saimnieku, atsevišķu suni, abus kopā. Iesim tādā smukā, tādā praktiskā, tādā jau procesā. Saimnieks atnāk un saka, man ir suns, es gribu kļūt par es gribu, lai mans suns ir kanisterapeits, un es gribu kļūt par viņa asistentu. Ja? Ar ko tu sāktu? Pirmais, ko es uzjautāju, ar kādu mērķu auditoriju tu gribi strādāt. Jo varbūt, ka suns ir piemērots pilnīgi citam, lai viņš neciestu šajā darbībā, kanisterapijā. Un tad arī izkristalizējas, vai tev pietiek jau šo zināšanu, kas tev ir, vai tev vajag pamācīties. Ja viņam vajag pamācīties, viņš saka, man pirmais suns dzīvē. Pirmais suns dzīvē. Jo sunim, jebkuram sunim, ir pamatpaklausība. Un tad es parasti saku, sākam ar to, ja jūsu suns nav gājis nevienā suņu skolā, izejiet pamatpaklausību. Paskatīsimies, kas notiek tad, kad jūs iziesiet pirmo grūto posmu, apmācīsiet savu suni. Bieži ar to arī beidzās, un tie cilvēki pazūd, jo tas ir darbs. Tas ir darbs. Un tas ir katru dienu. Jā, un tur ir ne tikai pamatpaklausība, bet tur ir citi suņi, citi cilvēki. Jā. Un tas bieži vien jau tos gribētājus atbaida pašā sākumā, jo žēl, bet uz šobrīd cilvēki visi, lielākā daļa, bet ļoti daudz vēlās pātru, pēc iespējas ātrāk, vieglāk, vienkāršāk un ļoti maz arī citu apstākļu dēļ vēlās ieguldīties daudz. Bez maza piepūli, bet gribu tagad ātri, fiksi. Jā, nesaprotot, kad apmācība tas ir
tāds ilgstošs process, jo tu sasteigt neko nevari. Labi, tad faktiski tas nav tā, ka tagad man fiksi, ja es gribu, man ir tagad 4 mēnešu kucēns, un lai es nedod Dievs kaut ko nenogulētu, man jāskrien pie Ingunas un uz kanisterapijas apmācībām, tad tomēr es kaut kādu posmu, pieņemsim pusgadu, 3 mēnešu, 6 mēnešu. Var to darīt paralēli. Var darīt paralēli, jā? Jo pat cilvēks var mācīties. Ir neformālās izglītības programma. Jā, tā ir tā neformālās izglītības programma. Tā radusies arī nepieciešamības dēļ, jo bija skaidrs, ka ir vēlme, ir gribēšana, bet nav iespēja, kur mācīties. Jā. Jo uz Poliju mēs braucām sākumā, tad, kad visi bija vienādi nepieredzējuši un zaļi. Un arī eksāmenu pirmie suņi kārtoja Polijā. Un tad atkal radās šis jautājums, cik ilgi mēs tā braukāsim. Un tad es pierunāju vēl 2 kinologus, un mēs aizbraucām uz Poliju mācīties par eksaminatoriem. Un tāpēc ir iespēja Latvijā šobrīd pieņemt eksāmenu kanisterapijas sunim. Un līdz ar to ir izaugusi paudze apmācību treneri, kuri ir kanisterapijas speciālisti paši, un kuriem jau ir iespēja paplašināt caur pamatpaklausību. Mācīt šos suņus, kuru saimnieki vēlās, lai šie suņi būtu terapijas suņi. Tā kā salīdzinot ar 10 gadiem atpakaļ, ir plašākas iespējas, ja ir vēlme un gribēšana. Jā. Labi. Tās ir klātienes apmācības. Jā, mēs runājam par cilvēku apmācību vai sunim? Tagad bišķi par to cilvēku. Paķidāsim to cilvēku. Manā gadījumā, jo Latvijā ir iespēja vēl šur tur pamācīties arī šos te dažādos kursus un programmas, tad runājot par manu neformālā izglītības programmu, tie ir Zoomi vakaros. Un ir praktiskās tikšanās vismaz 3 reizes visa mācību perioda laikā, kur mēs grupas satiekamies un praktiski izējam teorētiskās zināšanas. Tikai cilvēki? Nē, suņi ir klātesoši, jā. Un pat ja saimniekam ir suns, kas skaidri mēs zinām, ka nebūs kanisterapijas suns, tad caur šo savu suni šis cilvēks mācās un saprot, ko viņš vēlāk grib. Kādu kucēnu paņemt, kā ar viņu rīkoties, kā viņu mācīt. Tā kā netiek tajā brīdī atraidīts neviens suņu saimnieks, ja viņam pat arī ir varbūt nepiemērota šķirne vai šis konkrētais tipāžs nav piemērots kanisterapijai, bet caur viņu mācoties kopā, viņš jau saprot, ko viņš grib vēlāk. Ļoti vērtīgi šo zināt. Un saki, cik laika periods, cik ilgs ir šī? Programma ir uz 80 mācību stundām. Tad vidēji tas ir no 3 līdz 4 mēneši. Un, vai tev ir, teiksim, tā, ka droši vien, ka nevar ielikt, kurā katrā brīdī, vai ne? Ir tā, ka tiek veidot grupa lēnām, piesakās cilvēki, es saku gaidiet, tad, kad būs tas kapacitāte, maksimāli tas ir 20 cilvēki, ne vairāk, un tad mēs izziņojam šo te pieņemšanu, uzņemšanu, un tad arī skatāmies, cik no tiem, kas gribēja, ir vēl gatavi to darīt, jo arī gaidīt ir jāmāk. Protams. Tas ir viens no kritērijiem, kad es zinu, ka būs, bet man ir jāpagaida. Un ka es gribēšu arī pēc nedēļas un mēnešu un 2 un 3, nevis tagad emocijās. Un var gadīties, ka vienreiz gadā šis kurs ir tikai. Jā, bet ka es joprojām tikpat ļoti gribēšu. Tas arī ir viens no tiem kritērijiem, kas izsijā to protams, gribētāju jo skaitu. daudz, kas ir jau, motivācija, tā ir emocija, bet disciplīna tā ir jau tāda identitāte, būtība cilvēka. Labi. Un tas nozīmē to, ka, tik tā skaidrs, par suni arī skaidrs, ideiski, tur mēs pat varam arī nerunāt, ka viņš ir atbilstošs, ar vecumu kā ir? Vai tur ir vecuma ierobežojums sunim? Mums vēl pagaidām ir tā, ka eksāmenu var kārtot jau kucēns no 6 mēnešu vecuma. Tātad kaut kādu pamatpaklausību viņš ir izgājis nepieciešamo, jo eksāmenē pārbauda drošību suņa, cik viņš ir drošs klientam, un arī cik viņa šķirnes un temperamenta īpatnības
atbilst, lai viņš pats nenodarītu sev pāri strādājot kanisterapeitā. Tas ir ļoti būtiski, jo viens, ko saimnieks grib, un otrs, ka tu redzi, ka šim sunim, lai cik varbūt viņam ir dotības, bet viņam varbūt nav kapacitāte emocionāli. Viņš nav stabils psihē, un viņš var sev kaitēt, strādājot kanisterapeitā. Un tas eksāmens viņš jau ir, lai parādītu, kad, cik ir viņš piemērots, cik viņam ir šī nervu sistēma stabila. Un ja viņš kārto katru gadu eksāmenu, kā mēs esam tā kā, nolēmuši, pateicoties Polijas kolēģiem, cik viņš gada laikā ir patērējis sevi, cik šis saimnieks vai pavadonis viņu ir tērējis, un vai viņš vispār ir gatavs pēc gada vēl strādāt. Tas tā kā skrienot uz priekšu. Labi, bet tātad kucēns no 6 mēnešu vai ir kāds vecuma ierobežojums, kad tas beidzās? Nav, galvenais, lai viņš ir fiziski vesels. Lai viņš ir klīniski vesels. Jo bieži vien atnāk arī cilvēki, kas vēlās kaut ko kanisterapeitā darīt, un viņam ir 6-gadīgs suns. Bet ļoti labi aprūpēts. Vai 10-gadīgs? Var arī 10-gadīgs, jo viena no kanisterapeitijas jomām ir lasīšana ar suni. Un tur nav ātruma, tur nav dinamikas. Tur ir mierīga līdzās pastāvēšana, klausīšanās, arī gulēšana. Un tur 10-gadīgs suns, viņš mierīgi to var izpildīt. Ja tikai pārbauda, viņš ir drošs klientam. Jā, lieliski. Ļoti vērtīgi šo ir zināt. Saki lūdzu par cilvēkiem, kamēr mēs vēl par cilvēkiem, tad suni vada labi sagatavots cilvēks. Viennozīmīgi. Saki lūdzu, vai ir kaut kādas īpašības, kuras tam cilvēkam, kā asistentam, bez kurām nesanāks, nebūs, ja šis cilvēks. Noteikti tam cilvēkam ir kaut kāda rakstura lielumi, kur tu teiksi, labi, es nerunāšu par fiziskajiem tādiem varbūt tur dotumiem, bet tā, ka viennozīmīgi izdosies, ja šim asistentam ir tas ir tā kā noteikti šim cilvēkam kādām kaut kādām varbūt kvalitātēm jāpiemīt, raksturiezīmēm, viņa paša kaut kādam attieksmes jautājumam, būtībai. Zini kā, var gadīties, ka man daudz nepiekritīs, bet... Tu no savas pieredzes, jā. Bet katram podiņam ir savs vāciņš. Varbūt kāda cilvēka rupjā balss, lielais augums, vai ļoti liels trauslums, vai ļoti liela emocionalitāte ir tajā brīdī visvajadzīgākā, lai viņu dziedinātu. Jo kanisterapeitija tas nav medicīnisks jēdziens vai terapija, kā to mēs saprotam medicīniski. No latīņu valodas terapeitā ir dziedināšana, un tur ir lielumi, kurus mēs nevaram pat apjaust. Kas tad ir tas, kas palīdz? Tas reizēm pat prātam nav aptverami. Jā, un tāpēc es nekad neņemšos noraksturot, ka kanisterapeitijas cilvēks ir ieliekams kaut kādos rāmjos. Jo laiks un pēc kanisterapeitijas kursu beigšanas vēlme, apstākļi paši nosaka, vai tie cilvēki pēc tam šo kanisterapiju veids vai neveids. Patiesībā uz jebkuru palīdzošo profesiju atnāk cilvēks, kuram pašam vajag palīdzību. Sākotnēji viņš vēl sev palīdzēt, vai ne? Un kanisterapija arī, vērojot arī šos te kursantus, viņi bieži vien atnāk ar kādu savu vajadzību, un tāpēc kursā ir daudz lektoru lekcijas par sevis izzināšanu. Un kursa beigās ļoti daudziem no viņiem mainās pilnīgi ļoti dzīve kā tāda. Mainās vērtības, mainās izpratne par to, kā es dzīvoju un kā es gribu dzīvot. Un tas patiesībā ir diezgan terapeitiski sākumā pašiem priekš sevis. Un tad viņš saka, es mainu darbu, varbūt es nestrādāšu kanisterapijā, bet es zinu, ko es gribu darīt. Jā. Un mans suns man palīdzēs to atcerēties, un mans suns man palīdzēs to izdarīt. Jā. Un tāpēc arī tās gluži nav akadēmiskas zināšanas, jo var iedot šo teoriju, bet ja tur nav iekšā sirds,
Jā. Tad tur nekas nesanāks. Lai cik viņš būtu pareizs, skaists, gudrs, visādi citādi apmācīts, ja tur nepuksta nekas, tad īpaši ar bērniem nekas nesanāks. Nu, un arī droši vien tādai iekšējai dabiskai vēlmei dot, palīdzēt, sniegt. Jā, noteikti, jā. Bez tā nevar, jo sevišķi, ja mēs strādājam ar senioriem, ar diagnožu cilvēkiem, kuriem ir diagnozes. Jā, varbūt tajā izpratnē par IQ un prāta spējām un zināšanām akadēmiskajām mēs varam teikt, ka viņš kaut ko netver un viņš kaut ko nesaprot. Bet šie cilvēki ļoti intuitīvi sajūt visas lietas, un viņiem tur nesamēlosi. Lai cik tu skaisti atnāktu, sapakots visā, viņi tev nepieņems. Protams. Tavu suni jā, bet tevi nē. Jā, tieši tā. Tā kā man šo jautājumu gluži... Rāmītī mēs nevarēsim ielikt. Nē. Par sunīšiem mēs noteikti vēl runāsim, bet saki lūdzu, kādi ir tie lielākie mīti par kanisterapiju, ar kuriem tu pat ikdienā saskaries, ka tu jūti, šis jau atkārtojas un šis jau ir sabiedrībā jau diezgan tā tipiski raksturīgi? Uzliekot uz suni lielas cerības, ka viņš ārstē. Tas būtu viens mīts, un arī, ko bieži vien mēdījos arī pozicionē, kad suns ārstē. Patiesībā viņš ir tikai ceļa sākums, un ir šie daudzie speciālisti, kas aizved to cilvēku līdz tam gala mērķim. Mīts par to, kad paņemot suni mājās, ka tā būs terapija. Tas arī ir liels mīts, un ja man tas ir katru dienu, tad man vairs nav motivācijas un nav interesanti. Un tāpēc kanisterapijas sesijas, kas ir 2 reizes nedēļā vai nedēļā, viņas ir daudz ātrāk mērķi sasniedzošas nekā, ja īpaši vecāki bērniem ar īpašām vajadzībām paņem suni mājās. Jo tā ir papildus slodze. Starp citu, jā. Tā kā tas arī ir mīts, un mīts, kad jebkurš suns, kas ir labs, draudzīgs ģimenē, ir kanisterapijas suns arī citiem. Un tas varētu būt visbīstamākais mīts. Jā. Jo cik daudz mēs arī nezinām šos gadījumus, kad suns, kas ļoti mīl savu ģimenes bērnu, ir nodarījis pāri tam, kas bērnam, kas atnācis ciemos. Tā kā tas arī ir mīts. Piekrītu, jā. Esmu arī ar to pašu saskārusies un dzirdējusi. Saki, lūdzu, vai terapijas suni nosaka šķirne vai tomēr vairāk raksturs? Un pēc tam parunāsim bišķiņ arī par šķirnēm, kurām pēc tavas, tieši vadoties no tavas pieredzes, tavas prakses personiskās šķirnes, kurām tas varbūt izdodas vieglāk, labāk. Tātad šķirne vai talants. Jā. To nevar atšķirt, tā kā sadalīt vienu no otra, jo... Viņi viens otru papildina, jā? Jā, jo var gadīties, kad šķirnei, kura nav piemērota dažādu iemeslu pēc, īsti kanisterapijas darbam, piedzimst baltais virbulis. Un viņš tik ļoti mīl šo cilvēku un tolerē viņu, un ir atvērts, kad viņš ļoti labi var strādāt kanisterapijā. Un tāpat laikā ir šie mīti par konkrētām suņu šķirnēm, ka tās ir vienīgās piemērotās, un tur būs suns, kas nevēlās komunicēt, kas atzīst tikai savu saimnieku vientulību, viņš ir introverts, viņam nav nekāda vajadzība komunicēt, viņam tas riebjās nepatīk un tā tālāk. Jo tad, kad savos kursos es stāstu par šķirņu piemērotību, tad vienmēr jāatcerās pirmatnējā izcelšanās un vēsturiskais pielietojums. Jo mēs varam atrast arī to balto zvirbulu un izmantot kanisterapijā, bet ja viņš vēsturiski ir atlasīts aizturēt noziedznieku, tad šī daļa, kas ir spēcīgi ielikta gēnos,
viņa kausies ar to daļu, kas ir saistīta mīlēt cilvēkus. Un tajā brīdī ne tik daudz par klienta drošību, bet par paša suņa labbūtību. Cik viņam psihoemocionāli ir viegli iztvēlēt to slodzi. Te ir stāsts vairāk par suni, kad mēs padomājam par suni. Disharmonija, disonans iekšējā. Jo ir bijis dzīvē gadījums, kad Japāņu akita, kas ir Japāņiem kultūra vēsturiskais mantojums un ikonas vietā. Un ļoti paklausīgs un strādīgs un visādi citādi izskolots suns. Un es saku, jā, viņš var strādāt, viņš klausīs tevi, viņš darīs to. Bet vai vajag to no piedestāla nocelt un padarīt par darba suni? Kāpēc laust? Jā. Labāk, lai viņš stāv tur un priecē kā simbols, kā kultūra vēsturiskais mantojums, un vai vajag? Jā. Nu tā, tad līdz ar to arī tas jāņem vērā. Labi. Nu, teiksim tā. Vai... Ja es tagad tiešām, labi, par šķirni tur vēl padomātu, es vai jebkurš cits, bet, pieņemsim tagad, ja. Un es skaidri zinu, ka es gribu jau braukt uz audzētavu kaut kādu konkrētu, iet pie šiem kucēniem, pie šī konkrētā metienā un ar maksimāli to balto gulbu, to balto zvirbuli atrast. Vai tas ir, kā tu redzi no savas puses? Skaidrs, ka mums nekam nevaram iedot garantijas, ja? Un daudz, kas arī var tur pakuriģēt dzīves laikā un pirmo mēnešu laikā dažādi notikumi cilvēku vispārējais, ja? Bet, tā, vai mēs, teiksim, es teiktu, Ingūna, braucam uz to metienu vai vienalga, sēžam, mēs to taču darītu, tu varētu, teiksim, čubināties, vērot vai ne, un jau, tāds maksimāli lielākas cerības to vienu, ka šitas, šito varētu mēģināt, piemēram. Sākam tad ir ar to, tātad es izvēlos mērķa auditoriju, ar ko strādāt. Šai mērķa auditorijai dara tāda un tāda suņu šķirne. Jā, mēs esam izvēlējuši šķirni. Jā. Labi. Tālāk mums ir jāizvēlās atbildīgs audzētājs. Jā. Jo tas, kas audzē suņus un viņam pārsvarā viņi dzīvo voljērā, tie suņi daudz ko nezinās, kāda ir dzīve ģimenē. Ja mēs izvēlamies ģimenes audzētāju, kur suņi aug ģimenē un ir iepazinušies ar sadzīves lietām, jautājums atkal, cik ģenētiski viņš ir spējis atrast līnijas, kuras atbilstu tuvu šķirnei. Tātad nākošais ir audzētājs. Okay. Tālāk mums ar viņu jākontaktējās vēl pirms piedzimst kucēni, jo ir vesela virkne uzdevumu, ko var veikt ar grūtnieci māti, lai jau vēdera augošs bērns būtu piemērots kanisterapijā. Tas ir nākošais solis. Un droši vien pēc tam arī pirmās nedēļas. Pēc tam ir pirmās nedēļas, jo pēc piedzimšanas ir šis K9 neirostimulējošais programma, kuru tagad es klausos, sāk apšaubīt. Arī dzirdēju. Jā. Bet es savā audzētavā to esmu izmantojusi no pirmās reizes, kad es to dzirdēju, un manā audzētavā ir izauguši pār 100 kucēniem, un es esmu vērojuši šos suņus visa viņa mūžu. Tad pieņemsim šādu stimulāciju veicot. Mani ņūfaundlandiešu audzētavas ir nodzīvojuši līdz pat 14 gadiem, kaut gan vidējais mūža ilgums ir 7-8. Un daudzi no viņiem ir parādījuši kolosālākās darba spējas. Es esmu tam sekojusi līdzi, un man ir savi pierādījumi. Okay, tad mums ir jāsarunā ar audzētāju, ka viņš veic šo daļu. Un pēc tam 40 līdz 45. dzīvības dienai ir tāds Volharda tests, kur mēs varam atlasīt kucēnus, kuri būtu potenciāli visvairāk atvērti sadarbībai, draudzīgi, kas panes stresu vai kas ļoti labi parāda ar savu ķermeņa valodu, ka viņiem ir stress, jo tas ir svarīgi, ka viņi to rāda. Jo tad nodarbību laikā mēs jebkurā mirklī redzot šos signālus varam pārtraukt nodarbību. Mēs ar viņiem varam iemācīties sarunāties viņu ķermeņa valodā. Nu, un pēc tam, pēc Volharda testa, šis audzētājs uzņemās varbūt kaut ko vēl palabot tajā potenciālajā sunī. Skaņas, redzes objekti un lietas, līdz kam viņš ir atdodams. Tā kā ļoti daudzi
šo izmanto, lai atrastu kanistrapijas suni uz šo brīdi, jo atgriežoties atpakaļ vēsturē, sākotnēji visi suņi, kas mums bija, viņi tika piemēroti. Un pamazām, laikam ejot, šobrīd tie, kas apzināti meklē kanistrapijas suni, viņi prasa palīdzību, un mēs meklējam audzētājus, un mēs atrodam labākās līnijas, un mēs braucam un veicam šo Volharda testu. Tad tas jaunākais pakāpe augstāk profesionālam līmenim, lai kanistrapīte būtu profesionāla. Un pēc tavas prakses lielākoties, tad, kad tu pēc tam vēro šo konkrēto kucēnu, kurš tā kā, ir izvēlēts, tavā praksē lielākoties tas attaisnojas, jā? Tā kā vēlāk. Ja visi šie maksimums ir ievēroti. Praksē attaisnojās arī tas, ka patiesībā Volharda tests nekas nav ekskluzīvs, jo tad, kad arī to mācījos es Polijā un atvedu uz Latviju, un sākumā es prasījos, pamēģinam, es gribu izpētīt šo suņu šķirnu atšķirības starp labradoru, kaukāzieti, vižlu, kas notiek šajā mazajā, vēl nepieredzējušā kucēnā, cik ir ielikts šis te pirmatnējā izcelšanās, cik viņa parādās arī šajā. Un cilvēki ļāva, un mēs pēc tam meklējām pēc šī testa šim konkrētam kucēnam atbilstošu saimnieku. Un pēc daudziem gadiem arī atgriezenisko saiti meklējot ar šiem audzētājiem, viņi saka, Ingu, bet tev bija taisnība. Tas, kas 45 dienās skrēja pakaļ koda kājās, viņš skrien pakaļ mašīnām un kaķiem. Un labi, ka tu pateici, ka līdz gada vecumam vai 2 tikai pie pavadas un apzināti pie kustīgiem objektiem mācīt komandu stop. Vai arī paldies, ka šis neaizgāja medniekam, jo viņš mīl gulēt uz divānu un mednieks būtu sašuts, kad mežā nekas tur nesanāk. Jo mēs arī esam mēģinājuši pārliecināt, ka nedod šo kucēnu šim cilvēkam, jo parasti bieži vien jau ir izvēlēti konkrētiem saimniekiem, vai cilvēki atbrauc un izvēlās pēc emocijām kucēnu. Vai tur atslēgas met vienkārši ieraugu, man patīk, pie manis pienāca. Pie manis pienāca pirmais, tas ir mans, viņš man, Un ir bieži gadījies tā, es saku, kur šitais kucēns medniekam? Es saku, Dieva dēļ, nē, viņš vilsies, pārmetīs tev. Es saku, viņam vajag šo. Es saku, apmaini, pastāsti, kāpēc ir šī. Un ļoti daudz audzētāji pēc tam atdeva kucēnus tikai pēc Volharda testa. Viņiem bija saraksts ar potenciāliem saimniekiem. Volharda tests, un saka, šitais būs tev. Šitais būs tev, šitais būs tev. Super. Ļoti objektīvi. Jā, un līdz ar to arvien mazāk tad tādā veidā veidojas nelaimīgu suņu, kuriem ģimenē jādzīvo. Un arī nelaimīgi cilvēki. Un vīlušos cilvēku mazāk. Viņš dabū to, ko viņš var atļauties emocionāli. Nevis to savu ilūziju, ekspektāciju. Jā. Es gribu tā, lai viņš smuks tieši kaktā un viņš dabū visaktīvāko no metiena. Jā, vai pensionāru pāris, kuram ir šis visaktīvākais jā, pipariņš. Jā. Tā kā tas ir iespējams, un tā jau ir pirmais solis uz tādu nopietnu atlasi. Jā. Vispār, ja varētu, tad rekomendētu to. Jā. Vai ne? Tad, vai katrs suns var palīdzēt? Mēs suņu saimniekiem katram savs mīlulīts ir vismīļākais, vislabākais, un mīļš un draudzīgs, un bučiņas dod, un ķepiņu dod, un viņš taču noteikti varētu būt terapijas suns. Tad jautājums, vai tas ir tik vienkārši? Ģimenē jebkurš suns ir terapeits, jo mēs izvēlamies viņus kaut kādu noteiktu konkrētu apstākļu, mērķu vai vajadzību dēļ, pat neapzināti. Tu tici, ka tam sunim bija jānonāk, tur kaut kā tā? Jā, es vienmēr pēc daudziem gadiem strādājot apmācību laukumā, ja man kāds prasa, kāpēc man tāds posts, es saku, tā ir tava karma, un atkal bieži vien kāds saka, bet viņam ir tik slikts saimnieks. Es saku, tā ir suņa karma, kaut ko iemācīties. Bet vai tas ir viegli? Tas nav viegli sunim, un tas ir jāapzinās. Jo viena lieta dzīvot vidē, kas ir ierasta un ir katru dienu, un bučot un ķepiņu dot. Jo no visiem 3 veidiem, kas ir palīdzošās suņu profesijas, neredzīgo pavadonis, suns asistents
un kanistrapijas suns. Kanistrapijas sunim visgrūtākā dzīve. Jo neredzīgo pavadonim, asistentam iemāca konkrētas lietas priekš konkrēta cilvēka. Viņš visu mūžu dara šīs konkrētās lietas. Konkrētam cilvēkam. Viņa dzīvē nekas nemainās. Viena un tā pati telpa, vienas un tās pašas komandas. Notikuma apkārt mazāk vai vairāk, bet viens cilvēks, kas ar tevi sastrādājās un kam tu kalpo. Tad kanistrapijas sunim viņam sanāk katru dienu, varbūt cita klientūra. Katru dienu tam klientam var būt cits garas stāvoklis. Un visu laiku šim sunim kaut kas jāmācās, jo kā atnāk jauns klients, ir jauns scenārijs. Un tev priekš šī scenārija šim sunim kaut kas jauns jāiemācās. Jā, šie suņi varbūt nenoveco tādā izpratnē, kad viņiem smadzenes tiek kustināts visu laiku. Bet emocionāli, ja saimnieks kalpo klientam, bet neredz savu suni un ziedo suni kalpošanai, tad šie suņi ļoti ātri noveco. Lūk, un no tāda viedokļa tas nav viegli. Un vēl es un suns, tas nav vienīgs vienība, ir ģimene. Ģimenē ir vīrs, sieva, bērni, omes, radi. Un bieži ir tā, kad cilvēks izvēlās kanistrapijas ceļu ar savu suni. Tad, kad ģimene redz, kāds šis suns atbrauc mājās, viņi pasaka, mēs to negribam. Mēs gribam sev. Tas ir mans resurs. Man viņu vajag smaidīgu, asti luncinošu, priecīgu. Es negribu redzēt mājās atnākošu suni, kas aiziet gulēt un 24 stundas pieņems ir noguļ, ja ir bijusi smaga darba diena. Jā. Man viņu vajag. Un tāpēc arī tie kanistrapēti, kuri to dara profesionāli, un kuriem bieži vien tas ir pamatdarbs, viņiem ir vairāk nekā viens suns. Jā. Viņi ir 3, 4, dažādu lielumu, varbūt dažādu šķirņu, lai suns varētu atpūsties, es strādāju ar citu sunu, vai šim klientam dara šis suns, jā, šeit man jāstrādā ar 2 suņiem, tādā veidā. Un to ļoti daudz ātri saprot. Izmācās suns, izmācās cilvēks, aiziet uz pāris nodarbībām. Un tāpēc arī sākumā parādās realitāte. Vai ne? Es saku, tad, kad arī es gribu būt par kanistrapētu un mans suns, lai ir kanistrapēts, es saku, labi, ko saka tava ģimene? Tu esi uzprasījis, vai viņi ir gatavi dalīties? Jā, protams. Bieži vien nē. Protams, tieši tā, visiem jābūt vienprātībai. Jā. Vēl pabeidzot, lai punktiņš uz īri par apmācībām, tu ļoti lieliski izstāstīji par mācību stundām, cik bieži kā, tad faktiski 80 mācību stundas, un kas notiek tālāk pēc tam 80 mācību stundām? Tad tiek kārtots eksāmens, jā? Jā, nokārtos suns eksāmenu, jā. Apliecību dabūt cilvēks. Jā. Mācību laikā tiek pastāstītas iestrādes, kā es varu atrast iespēju realizēties. Jā. Un tālāk jau visi paši cilvēki rokās. Okay. Ja sākotnēji tas bija tāda, kā bakstīšanās tumsā, es gribu pamēģināt saprast, un tad es, varbūt mans ceļš novadīs pie klienta. Un šobrīd pēdējā kursa grupa, kas mācījās, tie jau ir cilvēki, kuriem ir šīs palīdzošās profesijas, kuri apzinās, ka bez tiešā darba viņiem vajadzīgs kaut kas, lai būtu vēl viena atslēga. Un tad jau viņi vienkārši, pabeidzot šos kursus, viņi vienkārši uzreiz iekļauj savu suni savā darbā. Un tas būtu, man liekas, kad vislabākais. Jā, jo tad tu esi gatavs profesionāls, un es varu palīdzēt saprast, kur suni izmantot, kurā no etapiem savā profesijā. Bet man liekas, ka uz to ir arī jāiet, kad es kā profesionāls saprotu, ka man ir vajadzīga vēl viens darba rīks, es tā negribētu teikt, kolēģis. Palīgs, kolēģis, jo sabiedrotais. Man patīk Polijas kanistrapijas savienības šis redzējums, kad suns tas ir kolēģis. Mazliet tā cilvēciskots. Jā. Un nedarba rīks. Jā. Piekrītu. Saki, lūdzu, pēc tavas prakses un pieredzes,
Kura būs tā īpašība, kuru nevar iemācīt, bet bez kuras suns nebūs terapijas suns? Kanisterapijas sunim ir jāmīl cilvēks, viennozīmīgi. Viņam jābūt atvērtam uz sadarbību. Tā laikam ir tā galvenā īpašība. Kā ar vokāli aktīvajiem suņiem? Ir klienti, kuriem ir nepieciešami tādi suņi. Piemēram, neredzīgs cilvēks. Attīstīt maņu, saprast, kur skaņa nāk, kad tu iemāci sunim runāt. Te atkal ir varbūt cits jautājums, cik tā šķirne ir piemērota konkrētam darbam, ja viņam, kā šķirnei, pieņemsim, ir jāstrādā ar balsi. Ja mēs viņu iemācam klusēt, man kā kanisterapijas speciālistam jānodrošina viņa labklājība. Tas nozīmē, man jāatrod vide, kur viņš var savu šķirnei iedzimto vajadzību izpaust. Un tāpēc kanisterapeits ir cilvēks, kurš ļoti labi zina savas šķirnes īpatnības suņa, zina, kas viņam ir nepieciešams, lai viņš justies labi, tad šis suns arī var piedalīties kanisterapijā. Jo visu pārējo, gan pieskārienu, teiksim, pieņemšanu, to var iemācīt. Palikšanu vietā ilgāk nekā to varbūt šķirnes īpatnības prasa, to var iemācīt. Bet mīlēt cilvēku, būt atvērtam un mācīties, zināt kāri, to nevar iemācīt. Tur jābūt iedzimtam. Un tāpēc parasti ir tā, ka ir talantīgāki kanisterapijas suņi, kad tu redzi, ka viņš ir piedzimis būt kanisterapijas suns. Un tad bieži vien uz eksāmenu nāk suņi, kuri kalpo savam saimniekam, savam pavadonim. Viņš visu darīs. Varbūt viņam tas nesagādā prieku. Bet tas arī nerada viņam diskomfortu. Viņš var strādāt. Tā kā tur arī ir ļoti tādas polaritātes lielas. Vai tev bieži nākas pateikt saimniekam, tavs suns, diemžēl, nav piemērots kanisterapijai? Jā. Tad, kad cilvēki meklē šo iespēju mācīties vai saka, ka mans suns der, man ir garā saruna, pēc kuriem... Tu pat nopūties, tad tā tiešām ir gara saruna. Tā ir gara saruna, pēc kura cilvēks saka, nē, es gribu pamēģināt. Es saku, ok. Un tad, kad viņš iziet kursu, un arī, suns iziet šo kursu, viņš saka, Ingu, bet tu man pirmajā reizē nobiedēji. Es saku, jā, bet varbūt tā ir labāk. Jo es vienmēr skatos no suņa pozīcijām. Un to daudz teikuši, ka Ingu, tu nemīli cilvēkus. Tu vienmēr par tiem suņiem rūpējies. Jā, varbūt tā tas ir, jo cilvēks var sevi aizstāvēt. Viņam ir šādas spējas. Suns to nevar. Un es vienmēr, tad, kad man saka, man suns dara, es vienmēr iedomāju šo suni un ar šo suņa prizmu saku. Tu iestājies par viņu labotību. Jā. Un ir, protams, bijuši gadījumi, kad cilvēks vien aizkārto eksāmenu un nenokārto. Un es saku, tu taču redzi, viņš nav laimīgs. Viņam tas nepatīk. Tu viņu spied to darīt. Paiet gads, viņš atnāk atkal. Un es esmu ļoti pateicīga Polijas kolēģiem, jo viņi man iemācījuši vienu, ka tu nedrīksti noraidīt. Jo ja šis cilvēks vēlās ļoti, tad viņam ir motivācija. Un dod otru iespēju. Un es Polijā, kad mācījos, tad es redzēju suni, kurš nenokārto eksāmenu. Un es redzēju to suni pēc gada, kad pēc ieteikumiem šis cilvēks, klausot padomiem, šo suni ir sagatavojis eksāmenam, šis suns nokārto eksāmenu. Un varbūt ir priekšraksti, kad viņš var strādāt tikai tur un tur eksāmena laikā. Bet varbūt šis cilvēks nākošais paņems suni, kas tiešām būs kanisterapijas suns. Kā tu sākotnēji jau teici, kad tas suns var arī pat neatbilst, bet tas cilvēks mācās, mēs jau nezinām, kā tā dzīve viņam pagriezīsies pēc gada, 2, 3. Tas tiešām ir viņa aicinājums. Jā, un tāpēc es arī nekad nesaku nē. Es saku, padomājiet no šīs situācijas. Ko domā jūs suns? Jā.
Ko domā, kā jūtas. Jā. Un bieži vien saka, jā, es nekad nebūtu iedomājies, ka tas ir tā. Jā. Bet, ja cilvēks uzstāja, viņš var nākt, mēģināt, kārtot eksāmenu, pats redzēt šai situācijā, kas patiesībā tajā sunī ir. Jo eksāmenā ir alternatīvais tests, kurā man kā eksāmena vadītājai jāmāk izvilināt no viņa tas, kas ir iekšā. Gan vēsturiskais pielietojums, gan pirmotnējā izcelšanās. Man jādabū ārā tas pirmotnējais, kas parāda, ka šitien nav droši, vai tas nav labi priekš suņa psihes. Jā. Un tad bieži vien, kad cilvēks redz šo suni no malas tādu, viņš saprot, es nezināju, ka iekšā viņā ir tik daudz deksmes, resursu sargāšanas, vai kad viņam ir tik ļoti bail. Viņš ciešās, kamēr es viņu kontrolēju, bet tad, kad es viņu nekontrolēju, tad, kad viņš ir pats, tad... Jā, jo alternatīvā testā saimnieks tiek izslēgts. Viņš ir vienkārši stāvošs, klusējošs objekts. Un tad uz suni tiek izdarīts spiediens. Un tad tu redzi. Varbūt tu mazliet vari ieskicēt, ne tur tādas dziļos, bet kas sunim eksāmenā jādara būt? Nu, kas tieši suniem aptuveni, tur neejot ļoti tādās pamatlīnijas? Ir divas daļas. Un pirmā daļa tā ir visparastākā paklausība un socializācijas iemaņas. Vai viņam ir vai nav, un cik stipri. Jo vecāks suns un jo vairāk viņš ir pieredzējis, jo vienkāršāk šo eksāmenu nokārtot. Ja suns ir gājis suņu skolā, viņam vienkāršāk šo suņa paklausības daļu nokārtot un tā. Un otrā daļa ir tā saucamā specifiskā, kurā patiesībā jau kaut kas ir jāzina. Ko darīt ar ratiņkrēslā sēdošu klientu. Un šeit jau jābūt kaut kādām pamatzināšanām pavadonim, jo viņš strādā komandā ar suni. Ko tu darīsi ar cilvēku, kas ir ratiņkrēslā? Ko tu darīsi ar cilvēku, kas ir guļošs? Tev jāzina kaut kāda metodika, kaut drusciņa. Un tad pārbauda šo suni kopā ar pavadoni, jo tad, kad es mācījos par suņu eksaminatoru un piedalījos Polijā šajos te eksāmenos, ir uzsvars uz to, ja ar situāciju netiek galā pavadonis, tad viņi nenokārto eksāmenu. Tas nekas, ka suns ir izcils. Jo ir skaidrojums, ja ir situācija, kurā tu iekrīti panikā, kas notiek ar klientu, kas notiek ar suni, tu atbildi par viņiem abiem. Tieši tā. Līdz ar to tu eksāmenu neesi nokārtojis, ja tu pats neesi gatavs savākties un novadīt šo procesu līdz galam. Un alternatīvo testu, kuru tu minēji, tas arī pieder pie eksāmena daļas? Un to var darīt jebkurā mirklī. Ja man pie paklausības ir aizdomas, ka suns varbūt ir ļoti stipri kontrolēts, vai atkal es pamanu, ka tur iekšā ir resursu sargāšana, dabiska kaut kāda agresivitātes, kaut kādu lietu, iegūta dzīves pieredze, kas nesaskan ar kainisterapiju. Es varu veikt jau pēc 1., 2., 3. uzdevuma, un tad saprast, vai ir ok, vai man tikai likās, ka tur kaut kas nav kārtībā. Un eksāmenu kārto cilvēks ar suni, viens pats, ja pārējie tā kā tur cita... Glāt ir cilvēks asistents, kas ir gan guļošais, tad ir cilvēks, kas sēž ratiņkrēslā, reāls. Pūlī arī ir vajadzīgi cilvēki, sasveicinoties, veterinārās darbības veicot, tur visur ir klāts 6 cilvēki. Ja drīkst jautāt, kuras, tieši runāt par socializācijas iemaņām, tā daļa, man bišķiņ interesē, kur visbiežāk ir tādi, fēlerīši, bet kur īsti nesaiet? Kur tu esi manējusi? Cilvēku uztraukums. Papildus komandas. Neusticēšanās savam sunim, pat viņš ir apmācīts, bieži vien saimnieks grib nodrošināties ar kaut kādām papildus komandām un visu izjauc. Palikšana vietā, palikšana bez saimnieka. Ļoti daudz suņi ir tik pieķērušies saviem saimniekiem, ka šajā viņu uzdevumā izkrīt. Tāpēc, kad kainisterapijas sunim ir jāmāk strādāt ar jebkuru svešu cilvēku. Jo par tajā brīdī, kad tev jāaiziet no telpas, tu iedod pavadu, vai tu iedod cilvēkam komandu klāstu, kas jāsaka sunim, un viņam tajā brīdī ir jāstrādā ar pilnīgi svešu cilvēku. Faktiski es atdevu pavadu ar savu suni
un pati vienkārši aizgāja. Uzdevums ir tāds, to pārbauda. Un tas ir tur diezgan daudz, vai ne? Tur daudz, jo ļoti daudzi ir pieķērušies saviem saimniekiem, un viņi mēģina izrauties, viņi raud, viņi nepaliek vietā, jo jebkura pozīcijas maiņa, tas jau samazina atzīmi. Nu, un, protams, tajā paklausības daļā ir cita reakcija uz suni. Tikko gribēju jautāt, kā tad tas arī, tas ir arī... Tā varētu arī būt diezgan tā, vai ne? Vai nu liela interese par kucēm suņiem, vai agresivitātes izpausmē suns pret suni, jo viņa var būt, bet te pārbauda, cik pavadonis var nokontrolēt suni ar komandu, ar pievēršanu sev. Tāpēc tā paklausība vienmēr ir vajadzīga. Kā eksāmenā un socializācijas iemaņās, kā ar kārumiem našķiem saimnieka pavadonim? Našķus var izmantot tikai divās pozīcijās. Darbs ar klientu, tātad guļošais un ratiņkrēslā sēdošais. Labā ziņa, kas starp uzdevumiem, tu vari slavēt suni tā, kā tu viņu māki slavēt, ar vārdiem, ar aportu priekšmetiņiem, ar rotaļlietām un ar kārumiem. To visu var darīt. Tu vari maksimāli palīdzēt sunim, un tāpēc arī skatās komandas darbu. Jo varbūt ir brīnišķīgs suns, bet saimnieks viņam nepalīdz, lai tas uzdevums būtu vieglāks. Pietiktu pateikt papildus komandu blakus. Suns zina šo komandu. Čapsēžās, uzdevums izpildīts uz 3 punktiem, jo maksimālais punktu skaits ir 3. Saimnieks pazaudējies, uztraucies un sāk iet, klejot kaut kur. Tad, noteikti daudz ko arī izsaka tomēr tas saimnieka temperaments, uztraukumā, un parasti pirmajā eksāmenā ieties grūtāk. Es arī ar saviem suņiem neesmu nokārtojis eksāmenu. Dzīve, tas ir dzīvnieks, un tas ir suns. Ir bijuši gadījumi, kad pēc tam es saprotu, kāpēc mans suns nav gribējis mani klausīt. Tas tā kā... Bet tad, kad tu liec, tad tu tikai to saproti. Un es arī vienmēr esmu šos kanasterapijas kursantus iedrošinājis. Kamēr tu neizmēģināsi un nebūsi tajā situācijā, tu nekad nesapratīsi, kā rīkoties nākošreiz. Pamēģini. Tieši tā, nebaidīties no tā, arī no neveiksmes, no kļūdām. Citreiz mēs pēc daudziem gadiem saprotam, ka tā neveiksme mums kaut kur aizveda tālāk pie citām iespējām vai veiksmēm. Ja mēs tā patinam un paskatāmies, nekas jau nav nejauši. Tieši tā. Runājot par cilvēku un suņu savstarpējām attiecībām, kāpēc cilvēks, bērns, tu ikdienā strādā ar dažādiem cilvēkiem, noteikti dažādiem vecumiem, bērniem, tā skaitā, kāpēc sunim tas bērns vai tas cilvēks atveras vieglāk, ātrāk nekā cilvēkam? Es varbūt ar viņu runāju un es nedabūju viņu vaļā, neatveru, un tas suns, kas ir tas tavā praksē, kā tu to vēro, kur ir tas? Tā ir beznosacījuma mīlestība, jo suns jau nekad nenosoda. Viņš jau strādā ar jebkuru izskata, ar jebkuru smaržu, sociālā slāņa, reliģijas, krāsas pārstāvi. Šeit ir tik, cik tas cilvēks ir gatavs sadarboties ar suni. To pirmatnējo, to dabisko mums jau nevar izskaust. Arī šobrīd, kad mēs esam virtuālā pasaulē. Ja nav šo baiļu, kaut kādu iemeslu pēc, tad tas klikšķis starp suni un klientu viņš vienmēr notiek. Jautājums, kā tu pēc tam to vari paņemt un izmantot, vai tu noķer to momentu, vai tu māki pēc tam to visu pārvirzīt uz sevi, jo tu jau esi tas vadītājs. Tev jau jānonāk līdz tam mērķim, ko klientam nosprauž vecāki, aizbildņi, pedagogi, mediķi, jebkurā jomā. Un tu redzi, un tas vienmēr ir brīnums, un es domāju, ka ļoti daudzi tāpēc arī šo kanasterapiju izvēlās, jo tur notiek brīnumi. Dzīvē viņi nenotiek tik bieži, bet tur notiek. Jā, sunī tas ir ielikts dabiski no dabas, tas, kas mūsos, diemžēl, bieži vien iztrūkst, un ko mēs tiešām varam visu dzīvi no viņiem aizgūt un mācīties. Kā es saku, kad mums piedzimstot katram ir iedota no visuma konkrēta enerģija, tad tas tekarīts sunim jau visu mūžu ir. Viņš visu laiku dabū to dieva spēku, enerģiju. Un
Un vērojot ikdienā pacientus, cilvēkus, ar kuriem komunicē un ar kuriem tu strādā kopā ar saviem suņiem, kas notiek cilvēkā tajā brīdī, kad cilvēks pieskaras sunim, varbūt tīri emocionāli vai fizioloģiski vai abējādi? Laimes hormoni rodās. Jo sākumā kaut vai šī taktīlā sajūta, tas būs mīlestības hormons, oksitocīns, pieskārienu, narkotika. Ja tu veic kopā ar suni uzdevumu, tad tu dabūsi erotīnu. Tas ir tad, kad tu jūties līderis, kad tev sanāk, izdodas. Jā. Un tad, kad tu veic kādu uzdevumu un izdodas un tev paslavē, tad jau tas ir atkal dopamīns. Un gribas vēl. Jā. Un uz šo brīdi, tad, kad vispār ikdienā starp cilvēkiem ir maz taktīlo sajūtu, un mēs esam bioloģiskas būtnes, kurām ir noteikts skaits pieskārienu, apjoms, lai mēs viens otru justu. Pat dienā jāsaņem būtu, vai ne katram? Jā, lai būtu laimes hormoni. Mēs jau viņus nesaņemam, jo mēs zinām, kāpēc. Un šī ir tā iespēja dabūt to, kas tev pienākās jau no dabas. Ar kādiem cilvēkiem tu visbiežāk strādā savā praksē? Ir tā, ka man sanāk strādāt skolās, tātad bērni, dažāda vecuma bērni. Un biedrībā mēs saviem bērniem man sanāk strādāt ar pieaugušajiem bērniem, pieaugušiem jauniešiem, cilvēkiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi. Un tu praktizē, darbojies visā Latvijā, vai ne? Vai tevi var uzaicināt arī individuāli ar savu suni, teiksim? Nezinu, man varbūt mājās ir seniors vai bērns ar īpašām vajadzībām, vai tāda iespēja arī pastāv, ka mēs varam... Tas nestrādās. Aha, labi. Tas nestrādās. Gan mani, gan manus kolēģus var aicināt, protams, uz iestādēm, kur atrodas, pieņemsim, tie paši seniori vai mācās parastie bērni, īpašie bērni. Tās var būt arī ieslodzījuma vietas. Jebkurā vietā, kur ir cilvēks, šī miedarbība ar suni sanāks. Bet tad, kad ir ierastā vide, ja mēs gribam terapeitisko efektu, ja mēs gribam iepriecināt, tad tas ir cits. Ir ok. Jā. Bet tā arī kanisterapija. Jo kanisterapija dalās saskarsme, satikšanās ar suni. Tas ir visvienkāršākais veids, kā dot prieku un zināšanas par suni. Tad otra liela tēma ir pedagoģija. Tad caur suni kaut ko māci. Tad parasti tās ir pirmsskolas, pamatskolas. Un tad ir tā nopietnākā daļa, kas virzīta uz konkrētu mērķi un kuru vajadzīgs speciālists, tā ir terapija ar suni. Un tur vairāk būs medicīniskas lietas, kas saistīts ar ergoterapiju, fizioterapiju, iemaņu zaudēšanas gadījumā atgūt iemaņas vai iemācīties jaunas. Un kanisterapija tad ir viens no visa tā lielā kompleksa. Viņš ir viss. Kanisterapija ir nosaukums un apakšā ir šis apakšsadaļas. Vēl ir lasīšanas. Vēl 4. veids, kas Latvijā tā kā ir atdalīts. Bet arī tas ir zem kanisterapijas. Lasīšanas programma, man tas aizkustināja. Ļoti tā lasīšanas programma kopā ar terapijas suni. Un tu pati arī pieredzi un piedzīvo to, ka bērns drošāk lasa priekšā sunim. Jā, tur arī visādi brīnumi notiek, ka sevišķi, ja tu strādā ar to ikdienā, katru nedēļu un ilgstoši. Un Valmierā ir kolēģi, kas to dara un ir pierādījumi un viss tur sanāk. Lūk, bet tad, kad mēs aizējam uz māju, kur ir ierasta vide, par to ierastā. Pabeidzam. Tad, pieņemsim, šim senioram satikšanās ar suni būs prieks, ikdienas izmaiņas, tāpat gluži kā viņš, pieņemsim, būtu pansionātā vai atnāc koncerts, kāds uztaisīja vai priekšnesumu. Var uztaisīt priekšnesumu un viņš būs, pieņemsim, cirks. Jā. Bet, ja tu pieliec klāt mērķi, tā būs jau kanisterapija. Pieņemsim, tam senioram
jādod stimuls piecelties no gultas. Teiksim, pabarot suni, noglaudīt suni. Tikko rodas tāds konkrēts mērķis, tad mēs varam runāt par terapiju. Bet, ja tie ir bērni ar īpašām vajadzībām, nerunāsim par tiem, kas ir guļoši. Viņš var būt guļošs mājā viens, vai viņš var iestādē būt guļošs. Jā, tad tas varētu būt terapeitiski. Bet, ja tev kaut kas jāiemāca, jānosprauž kaut kādas robežas, savā telpā noteicies ir tas, kas tur dzīvo. Un tad ir grūti viņu dabūt uz kaut kādu motivāciju, lai viņš kaut ko iemācītos. Tāpēc labāk, kad pie kanisterapijas suņa, lai kaut ko iemācītos, nāktu klients uz telpu, kurā, jo arī sunim, vai viņam katru dienu vēl bez tā, kad viņam svešs, nepazīstams, vēl nav zināms klients, kad viņam ir jāapgūst klients, un viņam katru reizi vēl jāapgūst telpa, vide, apstākļi. Ne katrs suns ir gatavs uzreiz strādāt, ja ir nepazīstamas smaržas, varbūt viņas ir ļoti specifiskas sakarā ar diagnozi. Varbūt, ka tur ir arī kaķis suns, jūras cūciņa, kas arī ir interesanti un loģiski sunim medību instinkts. Vēl kaut kādas lietas, kas izraisa viņā interesē. Tā kā, ja mēs runājam no terapeitiskā viedokļa, tā ir labi iekārtota telpa, uz kurieni brauc klients. Jā. Bet pozitīvas emocijas un iekārtota telpa varbūt arī kādā konkrētā iestādē, kurā suns vienmēr ir, atrodas, un tad notiek šī daļa satikšanās ar suni, darbība ar suni. Un terapeitiski tad jau būs tad, kad vēl ir mājas darbs. Un tev no tikšanās uz tikšanās reizi vēl kaut kas ir jāizdara. Un nākamreiz tas suns gaidīs to mājas darbu izpildu, vai ne? Jā. Aha. Cik vispār tā optimāli ir šī, šis kurs šim pacientam, šim klientam, cik reižu, tādai tieši terapijas nolūkā, cik reižu rekomendē? Tas arī plus mīnus ir paņemts no Polijas kolēģiem. Tātad minimums 10 reizes. Jo ir tā, ka pirmās 2 tu iepazīsti klientu, tad ir darbiņš, un tad ir noslēgums, ka tu jau izvērtē sanāca, nesanāca. Bet man ir bijis klients, kuru citi speciālisti nav ņēmuši, jo diezgan smaga diagnoze, un viņi nav varējuši rast pieeju šim bērnam. Un tad mamma izvēlējās tikai kanisterapiju, un tad es ar to bērnu, pieņemsim, esmu tikusies bez maz vai 100 reizes. Un tas atkal trenē mani kā speciālistu, jo man ir jāatrod visu laiku kaut kas jauns, lai varētu ar šo bērnu strādāt, lai viņam būtu interese, un lai tas nebūtu garlaicīgi. Radošums, jātīst sevi. Tas ir radošums. Saki, lūdzu, vai ir bijis arī kāds brīdis, kad kanisterapija nepalīdz tavam? Ir bailes no suņiem, un jau nav interese. Un te nav pat saistīts ar notikumu šīs dzīves laikā. Ir tā saucamā kolektīvā atmiņa, kad ir cilvēkam bail no zirnekļiem, no pelēm. Tad kā fobija pat varētu teikt, vai ne? Jā. Bet arī fobijas gadījumā ir iespējams palīdzēt, it sevišķi, ja tā ir iegūta, jo tad ir vesela metodika, pie kuras pareizi darbojoties, ir iespējams šo klientu pieradināt pie suņa un pat beigās veikt darbības kopā ar viņu. Tāds piemērs nozīmēta kanisterapija bija pusaudzē meitenei, kas atnākot uz pirmo nodarbību pēc sejas, es redzu, ka mani suņi viņai neinteresē. Un tad man bija 2 lieli ņufaundlandieši, man vēl nebija norveču terieri. Un es saku, tu pati negribēji nākt šeit. Nē, man ome liek. Es saku, ok. Es saku, kas tev patīk? Man patīk puķis. Es saku, labi, sāksim ar puķēm. Viņa līmēja, zīmēja, suns atradās blakus. Es saku, par katru uzzīmēto, tu vismaz vari uzcienāt ar karoti suni. Jā. Varu. Ok, nākošā nodarbība. Es saku, par ko tu vēlētos kļūt? Es saku, ja tev patīk puķis, varbūt, ka tu gribētu būt dārznieks, ainavu arhitekts. Varbūt. Es saku, bet tu zini, bet tev varbūt būs kādreiz jāprojektē dārs, kurā ir suns mājās. Es saku, tu zinās, kā viņu projektēt? Es saku, bet varbūt mēs izējam to kopisko ceļu,
tu uzzini visu par suni, lai tu varētu projektēt šo dārzu, lai varētu tur dzīvot gan suns, gan puķis. Un caur šo pieeju finālā viņa labprāt baroja suni no rokas, viņa viņu ķemmēja, viņa gāja ar viņu pastaigāties, viņa vēroja, kā atšķirās dabiskās vajadzības nokārtošanas starp puiku un meiteni, un kāpēc krūmī ir jāierobežo, ja mājās ir suns, un kas paliek pēc tam. Un mēs caur šo procesu izejot, viņa pieņēma suņus kā blakus esošas būtnes, ar kurām var sadzīvot. Ja? Ir tikai jāatrod pieeja. Ārkārtīgi, jā. Es gribēju tev jautāt, vai ir bijis arī cilvēks, kur dzīves stāstu tu nekad neaizmirsīsi? Vai tu ieskaitīti šo, vai tev ir varbūt padomā vēl kāds tāds tā kā ļoti varbūt īpašs citāts? Īpašs stāsts man būtu noteikti mans pirmais klients, puisīts autists, kuram bija liels problēmas ar pašaprūpi, ar komunikāciju ar mammu. Un mans tāds pirmais kanistrapijas suns Dūda, viņam ar viņu patika būt kopā. Un caur Dūdas darbību mēs iemācījām viņam pašam izmantot karoti, ēst, pašam sevi aprūpēt, aiziet uz toaleti. Un tā kā visur arī citi saka, ka daba dziedē, bija notikums, ko es nekad neaizmirsīšu, jo viņam bija problēmas ar skaņu veidošanu, viņš nerunāja. Mums bija pastaiga mežā, un Dūda kaut kur aizklīda, un viņš bija ļoti viņai pieķēries, un es sāku viņu saukt, un tajā mežā bija atbalsts. Un, kā es saku, Dūda, tā, Dūda. Un viņš pirmo reizi šo salikumu arī pateica. Tas bija brīnums. Lūk, šeit ir tā ir dziedināšana. Un nodarbību laikā mēs viņam iemācījām prasīt palīdzību. Viņš vairs nedusmojās, viņš vairs nebļāva, nekliedza. Jo, kā jau cilvēkiem ar autismu, viņi jau dusmojās tāpēc, kad viņi nemāk mums. Viņa mēģina mums kaut ko pateikt, un mēs nesaprotam. Un mēs viņam iemācījām komunikāciju, gan ar mammu, gan ar citiem apkārtējiem. Un viņš jau noteikti tagad ļoti liels, jo tas bija daudz gadus atpakaļ. Un viņš varēja iet parastajā bērndārzā. Es ceru, ka ar viņu viss ir kārtībā. Tas cik skaists stāsts. Tas tāds mans vienmēr tāds. Es to atcerēšos. Jā, skaisti šie brīnumi un šie maģiskie mirkļi caur šo beznosacījumu mīlestību, ko suns spēja veikt un radīt, un cilvēks pavadonis viņam palīdz no savas puses. Saki, lūdzu, kas tev palīdz ikdienā atjaunoties pašai? Tu ikdienā ļoti daudz dod citiem, un, protams, tas ir milzīgs slodzi visādās nozīmēs. Kas ir tavi spēka avoti, tavas pašas terapijas, ja tā var teikt? Kas tev palīdz atjaunoties ikdienā, kur tu smelies spēku? Patiesībā man jebkura saskarsme ar cilvēku, kurā es varu palīdzēt ar padomu, kaut kādu darbību, viņa mani atjauno. Tā Duracell baterija, viņa man šķiet ir šajā te došanā. Kaut kā manā gadījumā ir tā. Bet, tas gandarījums varbūt? Pati darbība. Man nevajag atzinumu vai... iekšējais, bet, kad ir izdevies varbūt palīdzēt. Tad, kad es daru. Man enerģija rodas, tad, kad es daru. Un patiesībā pēc visa mana tipa temperamenta es nevaru to nedarīt. Man šī enerģija ļoti daudz, un man viņa jādod, un es esmu priecīga, ka kāds viņu paņem. Tad es varu justies labi. Tu dalies ar viņu. Jā. Bet tā kā man ir daudz suņu, tad šīs vakara pastaigas, kad es vienkārši varu viņiem klīst, iet, staigāt, viņas ir relaksējošas. Peldēšana, saldējumēšana,
mūzikas klausīšanās. Visas tās mazās lietas, kas dod šo te gandarījumu sajūtu. Būt te un tagad šajā mirklī, vai ne? Kas ir tie brīži tavā dzīvē, kad tevi var, aizkustināt līdz asarām, vai kad tev pašai, atklāt vai neatklāt, mēs jau visi esam sirds cilvēki arī, bet, kad uznāk to, kad gribas apraudāties, vai kad norit asara kaut kur, kas ir tas tavā dzīvē, kas var tev tā kā, gan labā varbūt, vai netik labā, bet aizkustināt līdz asarām. Bieži vien tas ir vienkārši teikums par patriotismu, par kādu varoņu darbu, par kaut kādu cilvēku rīcību, kas ir ļoti cilvēciskā. Un, citreiz notikums atkal man mobilizē un man nav emocijas, varu rīkoties. Jā. Kur citam varbūt būtu vai ne? Jā, lielas emocijas un iekrist kaut kādās polaritātēs. Bet es esmu pieķērusi tā bieži, kad kaklā kamols un asaras acīs pietiek pateikt kaut ko kādam no ekrāna blakus, kaut ko tādu ļoti iekšēji dziļu, patiesu, un tad tas man ļoti aizkustina. Tas aizvibrē pilnīgi līdz dziļumam. Jā. Bet tā kā es savā dzīvē esmu pieredzējusi ļoti daudzas lietas, tad tur, kur varbūt kādam cilvēkam ir izmisums, tad man parasti iestājas rīcība. Jā, tā ļoti labi īpašība, starp citu, spēcīga. Viņu katrā gadījumā mani nepieviļ. Es tad varu daudz ko izturēt. Noteikti gan pašai, gan arī citiem apkārtējā brīdī situācija. Jo man arī profesija to liek. Man ir jābūt atbildīgam tajā brīdī, kad es strādāju, un es nevaru pakļauties emocijām. Jo kanisterapijā līdzi jušana, tas ir kaut kas cits nekā žēlošana. Un ļoti daudzi kanisterapijā strādājošie iet ar šo, es gribu pažēlot šo. Jā. Līdz ar to es upurēju savu suni, lai varētu šo nabadziņu izvest no kaut kurienes vai ievest kaut kādā citā ceļā un saulē. Tad līdzi jušana tas ir kaut kas cits, un tur tad ir jābūt ar ļoti īpašu emocijām, jo tu vienkārši apzinies. Bieži vien tava rīcība var būt no malas izskatoša, kā cieta, bez emocijām, vēsa, bet tas ir tamdēļ, lai es zinu, uz kurien man tas klients jāizved. Man viņš varbūt ir jāpiespiež 10, 15 reizi, tad, kad viņš arī raud un saka, ka nevaru, bet tev tas ir jāizdara. Uz tevi skatās suns. Tev tas ir jāizdara, pieliecies vēl 15 reizi, jo tev ir fiziski jākustās, viss punkts. Un tu jau, diez vai tu ar klientu kopā raudās, vai ne? Jā, vai teikšu, labi, šodien to nedari. Nē, ja ir kaut kāds mērķis, viņš ir jāizpilda. Tad no malas mammai varbūt liekas, kāpēc jūs spīdzinat manu bērnu? Es viņu nespīdinu. Viņam ir, lai sasniegtu to mērķi, tas ir jāizdara. Inga, parunājot par taviem suņiem, pastāst nedaudz, cik tev ir šobrīd suņi, kas viņi ir, un arī, ko viņi ir izmainījuši tevī kā cilvēkā? Liels jautājums, bet... Katrs no suņiem, kas manā dzīvē ir bijuši, vai tie ir bērnības, kuriem pat es neatceros, ne vārdus varbūt, bet neatceros viņu krāsu. Un līdz šī brīža suņiem, tad katrs ir atstājis kaut ko manī, un varbūt dziļāks pēdas vai netik dziļas. Bet šobrīd man mājās ir 9-gadīgs Ņūfaundlendietis, kas ir īstenis kanisterapijas suns. Kurš joprojām praktizē? Nē, vairāk. Es viņam esmu iedevusi vecumdienas. Tad man ir taisni šodien paliek 8 mēnešu vecs Ņūfaundlendietis. Mūsu barā vai ģimenē visjaunākais, visizlutinātākais, visizlaistākais un diezgan grūts bērns, grūts suns. Bet tas ir mans kārtējs izaicinājums, jo, kā jau es teicu, katram cilvēkam, katrs suns ir karma, kaut kas jāmācās. Un tad man ir 4 norviču terrieri. Mans pirmais norviču terrieris Marta.
kas ir ciltsmāte ļoti daudziem norvečiem, kas ir kanistrapijas suņi. Tāds kanistrapijas suns, kas lasa ar bērniem Valmierā, ir Tsunami. Ļoti populāra norveču terjera meitene, kas strādā kanistrapijā. Tā ir Liepājā Poga. Jā. Tad skolas suns Toto un tā tālāk un tā tālāk. Tie ir visi Martas bērni vai mazbērni, kas lieliski nes tās labākās īpašības, par ko es viņu ļoti mīlu un cienu. Un tad ir viņas meita Bille, viņas meita Genoveva. Brīnišķīgi, tu atstājis meitas. Jā. Jā, tā kā audzētājiem tas tā kā ļoti būtiski. Tad ir man starp visām šīm meitenēm ir viens suņa puika Cimdiņš, arī norveču terjeris. Jā. Bet dēls Martai? Nē, tas ir ievests, jā. Aha, skaidrs. Ievests suns no Krievijas. Nu, lūk, tie mani suņi, kas dzīvo kopā ar mani mājās. Un ja tagad es viņus visus 6 sasauktu šeit un teiktu, tagad, kamēr Ingūna nedzird, izstāstiet man, noraksturojiet Ingūnu. Ko tavi suņi par tevi teiktu? Nu, noteikti viņi teiktu ļoti prasīga, valdonīga saimniece, kurai ir robežas, kura ir ar vājībām. Un bieži vien atļauj darīt mums to, kas mums patīk. Un kas ļoti rūpējās par mūsu veselību. Un kas ļoti skatās, lai mēs dzīvotu laimīgu dzīvi. Brīnišķīgi. Laimīgi suņi. Ja viņi šo teiktu, tad viņi ir teikt laimīgi suņi. Jā, vai ne? Es tā ceru, ka tā būtu. Jā. Un pamazām tuvojoties mūsu sarunas izskaņai, es gribētu vēl runāt, un kad tik mēs kaut kad neuztaisam vēl otro tūri nākotnē, bet laiks ir ļoti nepielūdzams, un tu pat nevar iedomāties, kā viņš ir aizskrējis. Jā, nevaru. Jā, un es arī, bet saki lūdzu, vai tevi joprojām spēj pārsteigt tas, ko suns izdara cilvēka labā? Vai tu joprojām sevī piedzīvo to bērna prieku, ka Jā, un tāpēc es kanistrapijā esmu tik ilgi. Jo, ja tā būtu rutīna un nekas nemainītos, tad noteikti man būtu garlaicīgi un es meklētu kaut ko citu. Bet ja patiesībā šogad tā reāli paliek 15 gadi kopš es tajā esmu tā pa nopietno, bet praktiski pat vairāk, tad es teiktu, ka katra reize ir kāds brīnums, jo ir atslēgas, kuras viņi paši parāda, kā atslēgt to klientu. Un tu pat neesi gaidījis to iznākumu tāds, kāds viņš ir, un viņš sanāca tāds, un tu saprati, wow! Tev pat nebija tāda ekspektācija, vai ne? Ne, protams, jo laba kanistrapijas nodarbība ir tā, kad vērojot suni, tu pamani un klientu. Varbūt, ka šodien mums tas A-plāns, tas nav priekš bērna attīstības vai pieaugušā kaut kādām lietām, bet suns tajā brīdī var izdarīt tik jocīgu lietu un atvērt pilnīgā citā dimensijā to klientu, ka tu saproti, tagad ir atvērti vārti, ar kuriem tā kā jāiet pa turien iekšā, un tas nav saistīts ar manu plānu. Tas ir viņu kopējs plāns, un tu tikai pievienojies un baudi to viņu kopdarbu un saproti, ka tu pats to ar prātu neizdomātu. Maģiski. Jā, tur ir tā burvība kanistrapijas. Un vai tev pašai ir bijis kāds brīdis dzīvē, kad tu vari teikt, ka mans suns vai cits suns, bet suns kā suns ir palīdzējis tieši man kādā dzīves periodā, dzīves situācijā? Vai tev ir tā? Jā, jo tā pirmkārt ir disciplīna. Un tas arī ir stāsts par to, kad, lai cik tev grūti iet, tu jau nevari padoties. Jo aiz tevis stāv viņi, un kas tad notiks, ja tev vairs nebūs? Un laikam tas ir tas, kas palīdz ļoti grūtos brīžos saņemties, piecelties, iet un darīt. Jo kā tad viņi bez manis? Es taču par viņiem esmu atbildīga. Tur bez variantiem. Jā, tādā veidā tu arī palīdzi pati sev? Jā, tieši tā. Un saki lūdzu, kas
skatoties mūsdienās, mūsu laiki, jaunā ēra, kā nu katrs to sauc, dzīve vāveres ritenī, skrējienā, pēc kaut kā dzenoties. Kur cilvēki mūsdienās varbūt ir vai jūtas nozaudējušies, kā tu skats no malas, kas mūsdienu cilvēkam pietrūkst visvairāk, kā tev šķiet? Es domāju, ka tuvības un šeit un tagad. Un arī tas, kad prieks bez redzama iemesla. Jo, mazajās lietiņās varbūt. Ko? Prieks mazajās lietiņās varbūt. Jā, varētu arī tā. Jo, kad tu redzi, kad arī tavs pieaudzis 9-gadīgs suns, kurš knapi var paiet, bet viņš pēkšņi ieraudzījis kociņu, un viņš viņu paņem un mēģina atcerēties, kā ir skriet kā kucēnam. Jā, Mēs, man liekas, kad esam to pazaudējuši, kad mēs kaut ko daram kaut kāda mērķa labā, bet nevis tāpat lai gūtu prieku. Jā. Un redz, bez rezultātu. Un suņi mums to lieliski joprojām parāda, izgaismot un parādīt. Jā. Mums tikai jābūt vērīgiem un jāspēj to pārņemt uz sevi un iemācīties. Tieši tā. Inga, un mūsu rubrika paredz rubrikas noslēgumā ekspresa jautājumu daļu. Tā ir tāda daļa, kur es tev prasīšu, vai nu melns vai balts, un tas, kas tev tajā brīdī ir, šim brīdim liekas vairāk saistoši, tu ņem to atbildi. Labi, sarunāts. Mazs suns vai liels suns? Noteikti liels. Mežs vai jūra? Jūra. Grāmata vai filma? Grāmata. Kucēns vai seniors? Kucēns. Rīts vai vakars? Nakts. Naktis pūcīt? Jā, es arī. Klikeris vai balss? Balss. Sirds vai prāts? Sirds. Suns gultā vai suns savā vietā? Abējādi. Darbs ar bērniem vai darbs ar senioriem? Gan. Kurš ātrāk nogurs, terapijas suns vai kanisterapeits? Vai asistents? Pareizi, laikam, sākat teikt. Tas atkarīgs no situācijas. Jā. Tas nav viennozīmīgi. To nevar tā, vai ne? To nevar. Tev vairāk tīk darbs komandā vai individuāli? Laikam jau individuāli. Un žāvētu vistiņu vai medus kūka? Ko tu ņem? Žāvētu vistiņu. Uz to sāļo. Jā. Noslēgumā, Inga, un ja tu varētu katram cilvēkam pasaulē uzdāvināt vienu suņa īpašību, kura tā būtu? Es laikam atkārtošos. Tas ir rast prieku sīkajās lietās. Es jums to visiem novēlu, mēs abas jums to novēlam, mīļie skatītāji. Sirsnīgs paldies, ka bijāt kopā ar mums, un vislielākais paldies tev, Inga, un ka tu atnāci pie manis ciemos un devi mums tik vērtīgu, izglītojošu informāciju, balstīt uz savu praksi, uz savu pieredzi, uz savām zināšanām, kas ir ārkārtīgi liela vērtība un ieguvums mums visiem. Paldies par to, ko tu dari. Paldies.